Tad čovisam esam pacēluši jumtu augšā par ļoti daudziem centimetriem. Tagad viņš šis spārs turās uz šiem 100x50. Viszolīdi esam iedzinuši pirmos 3 sīs. Un jā, tad jau tūlītās parādīsim, kā mēs to darījām, un tad jau atkal turpināsim video.
Hop. Labi. Jā. Šī var. Jā. Tā. Līdz. Uzskriet. Labi, pieeja. Īsti tālāk nekustina vairāk. Tā, mums tā jāņem nošķis te būtu. Atkal? Doma? Nav doma putu. Ļoti labi. Tā ir regula, ka tik daudz zara? Viss veikls, Ralf. Kas? Vars. Tā. Motorģauģi vajag, jā? Nē. Paši. Ui. Vajag sveķēnies, ne? Jā, zars tad. Zar. Es tikai pats. Tad kopumā šodienas darbs ir šāds. Ir atsteigts, pabeidzam viss 3. Vēl palikusi viena tā, kas jāpaceļ. Un jāieliek vēl 3 šie te balsti. Nē, bet 3 šajās cīs, jā. Parādīšu no iekšpuses. Jo šodien daudz nesanāca filmēt, bet ļoti daudz darījām. Tā. Nu jā, te izskatās rīktīgs haoss. Tagad it kā turā atstutēts viņš vēl ir. Vēl neturās tīri uz manām 3 šiem tas sijām. Bet, nu, drīz turēsies tikai, tā kā ieliks visi 3. Parādīšu no augšu. Tad te ir nesošā starpsiena. Te arī tiek, redz, vēsturiski balstīti viņi. Tad darīs tieši to pašu. Diemžēl koki ir izvērpušies. Nu, šie 2 mazāk, bet šis, jā, tad būs jāpietējuši kaut kā jāizlok viņš. Un kāpēc netaisījām tālāk? Nu labi, ir arī pulkstens tagad 9. Bet arī tas, ka, nu, man jāiztīra šis, un šis diezgan laika prasa, kā jūs redzējat iepriekšējā video. Un tā kā jā, palēnām tiksim līdz šie sienai. Te gan ir sapūši šeit. Kā to darīs, ko darīs, tas viss jāizdara, nu, pirms loga
jumta ņemšanas ārā man jāstais griezt. Tā jāstiprina, jāuzliek papildus ārējais latojums. Šis jānoņem, darba ir ļoti daudz. Bet, vasara iet ātri uz beigām. Kā nekā tūlīt jau jāņem. Šis video iznāks pēc jāņem. Bet kopumā šādi, jā. Tos kokus, jā, es izmantoju vecos. Daudz saka, ka tur tas ķirmis man nopūdēs un viss tur slikti būs. Varbūt. Bet, es viņus 2 reizes ar impregnantu eju pāri. Tad ceru, ka nebūs tāda vēlme viņiem man kaut ko tur bojāt. Jo pa lielam, šis koks te tecējis viņam virsū, dekādēm ilgi. Un tas, ka te bijis kaut kāds sūdu slānis, tas nav palīdzējis nemaz. Tā kā tagad būs ekovāte, jumts jauns. Un var redzēt, tas ķirmis un puve, piemēram, te ir drusku viens stūrīt, bet dziļāk viņš nav gājis, līdz ar to varbūt viņš nemaz tā neēd viņu. Jā, te ir interesanti, es nezinu, varbūt tas tikai man liekas. Izsās pēc jumīšiem. Bet iespējams tas tikai tā iesists, bet laikam tāda sagadīšanās. Tā kā, jā. Lielās. Tas apmetuma nagls bija visticamāk. Nav papūs. Jā, tas nesam. Tātad te jau kādu laiku smirdi ejot iekšā, tas ir nāk no tejienes. Un, jā, tagad laiks ārā baigi karstējas, es domāju, beidzot jāsastājas, tā, lai tā kā nesmirdētu. Diemžēl, jā, tētis te bija ielicis vati. Man pašam vati diezgan nepatīk. Tur diezgan pedantiski jābūt. Un, jā, te laikam ir žurciņi. Es nezinu, jūs redzat? Kaut kas. Kā smird. Vati, protams, arī jāmet ārā, jo viņi visi piemīst.
Un, jā, šāds te maiss jau man kāds 7 nodevām. Pagājuši gadu, 7 eiro samaksāja vai 12, nezinu, bet, nu jā. Ir kaut kā jātais jāšakarējas dēļ tām stulbajām žurkām. Ja. Būtu kokšķietis vati vai eko vati, tu varētu izbērt, viņš nokompostētos vai sadzināt. Ar šito neko neizdarīs, tikai uz izgāstu. Papildus laiks, naudu un tāpēc, jā, tā vata tāds koks diviem galiem. Ir kā laba viņa nepūs un tā, bet, nu, te pašā laikā es nezinu, cik labi viņa būs. Es tāpēc ņemšu ārā. Nu, labi, šito es varbūt neņemšu tagad ārā, jo tur caurulis ir un lai tas caurulis tā kā pasargātu drusku vairāk no kondensēšanas. Bet, nu, jā, nezinu, kā tur ir pareizi viss jādara, bet, nu, darīšu šitā. Jo man te ir tikai saplāksnes, toreiz vēl saplāksnes nebija tāds kosmos kā tagad. Tad atgriezuma teica uztaisīja nevis reģips, bet saplāksne. Bet nekāda tvaika barjera, nekāda hidroizolācija tur nav. Un tas ir sūdīgi, bet, nu, kaitāji. Atradu, tur bija tāda paliela žurka, diezgan liela. Tāpēc arī tā smirdēja. Un jā, līdz ar to izņēmu visu ārā, es neko atpakaļ nelikšu pagaidām. Varbūt kaut kad pēc gadiem ielikšu kokšķiedes vati. Bet pašreiz neredz jēgu siltināt. Varbūt ielikšu arī to pašu. Nu, es centīšos kokšķiedes, bet varbūt nav nesanāks tad savādāk. Bet, nu, vispirms pamats. Viss tā, lai tās žurkas netiek iekšā pels. Jā, uzliku dēlu, lai gan jau viņas var uzrāpties. Es nezinu. Līdz šim nav grauzuši laikam šo membrānu, tad varbūt viņam tur nav ko meklēt, nezinu. Atstāšu šādu pagaidām. Uztaisīju kaļķa jau, tā 1:4 ar to kaļķa pastu. Viņa gan man bija sasalas ziemā tā pasta, bet, nu, es nezinu. Tikai kunkļos tur tādi gabaliņi. Gan jau būs labi aiztaisīt to caurumu, kur tās žurkas varētu tikt iekšā te. Nu, lai viņas tā nav tik viegli viņām te tikt. Tas tāds domu gājiens. Jo pirms tam es skatījos, te bija milzīgs caurums. Viņš te nav brīnums, ka tur žurkas gāja. Tagad noņem tā vata, viņas arī augšā netiek tā. Nu, tagad šito iebāzījuši mājas sienā, tur, kur tie caurumojumi. Uz šo mēs arī beigsim. Paldies, ka skatāties šos video. Paldies, ka komentējat, dod ieteikumus un dalāties. Un te jau tiksimies nākamajā video.